Esiet sveicināti 31. decembra rītā. Šodien rīta svētbrīdī es jums lasīšu kādu stāstu, kas saucās Ceļš pretī cerībai. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. 1. Mūzes grāmata, 3. nodaļa, 15. pants. Brīdī, kad cilvēcei tika parādīts ceļš ārā no ēdenes, Dievs dāvāja arī neticamu cerību. Man ir ceļš, kā jums atgriezties, viņš stāstīja Ādamam un Ievai. Vēl pirms viņi izvēlējās atšķirt sevi no Dieva, viņš jau bija izstrādājis plānu, kā dziedināt traģisko grēka slimību caur kopš pasaules radīšanas nokauto jēru. Radītājs mīlestībā pret savu radību jau bija mudinājis viņu upurēties par grēku. Paziņojot par grēka sekām, smago darbu, sāpēm un nāvi, Dievs reizē darīja zināmu arī risinājumu. No viņa pēcnācējiem nāks kāds, kas panāks galīgu uzvaru pār čūsku. Pats Dievs pievienosies cilvēcei, kļūstot par vienu no mums, un caur viņa dzīvi, kalpošanu, nāvi un augšām celšanos velns piedzīvos sagrāvi. Tas nenotiks viegli. Mēsijas gaidīšana būs ilga un grūta. Atklāsmes grāmatā Dieva tauta ir attēlota kā sieviete dzemdību sāpēs, kas gaida nākam pasaulē bērnu. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Atklāsmes grāmata, 12. nodaļa, 2. pants. Dzīve ārpus ēdenes bija kļuvusi daudz grūtāka. Kritušo eņģeļu pulki darīja, ko spēja, lai atņemtu cilvēkiem drosmi paļauties uz Dievu debesīs. Pasauli strauji pārņēma vardarbība, naids, sāpes un ciešanas, un daudzi ļaudis, klausoties čūskā, par to vainoja nevienu citu kā Dievu. Tomēr citi pacietīgi cerēja uz Dieva apsolījumu. Nāks bērns un satrieks puķi. Un Dievs, protams, savu solījumu turēja. Mēsija ieradās kā paredzēts. Kritušās cilvēces cerība kļuva par īstenību dienā, kad piedzima bērns. Mūsdienās daži ir atmetuši cerību, ka Jēzus atgriezīsies, bet, kad tiekam kārdināti apšaubīt Dieva apsolījumu, atgādināsim sev, ka ir pagājusi vien puse no tā laika, cik ilgi Dieva ļaudis gaidīja Kristus pirmo nākšanu. Mēs, tāpat kā mūsu priekšteči, tiekam aicināti pacietīgi gaidīt. Sātans ir jau sakauts pie krusta, un Kristus nāks atkal, lai saņemtu troni, ko ir atpircis ar savām asinīm. Mīļie, es ticu, ka Kristus nāks otrais. Es viņu gaidu, pacietīgi gaidu. Tā vietā, lai kurnētu par to, kad tas būs, kāpēc viņš tik ilgi nenāk, es cenšos, es daru, es audzinu savu raksturu, jo tas ir vienīgais, ko es varēšu paņemt līdzi uz debesu mājām. Un es gaidu, kad Kristus nāks, lai paņemtu arī mani.